Tu klausies Rīgas Stradiņa Universitātes podcastu Veselības ekspresis. Kopā ar mūsu ekspertiem dosimies pretī veselīgākai dzīvei. Šīs būs sarunas par to, kā veselīgāk dzīvot un strādāt, veselīgāk domāt, ēst un sportot. Šis būs skats no malas, skats no iekšas un paskatīsimies arī zem mikroskopa. Mūsdienās badošanās, vismaz rietumu civilizācijā, pārsvarā ir apzināta izvēle par laimi, ka cilvēki necieš badu, bet visbiežāk ierobežo sevi pārtikas uzņemšanas ziņā tieši, lai nomestu svaru vai lai uzlabotu veselību, lai uzlabotu pašsajūtu. Tātad ir dažādi tie iemesli, un šodienas tēma ir badošanās, kas tas ir, kāpēc tā ir vajadzīga vai nav vajadzīga un kādi ir mīti par šo. Jo mūsdienās nav noslēpums, ka cilvēkiem ir nevis jācīnās par pārtiku, bet ir jācīnās ar kārdinājumiem dažādiem. Un parasti jau cilvēki ēd par daudz un lielākai daļai ir vēlme tomēr kļūt slaidākiem. Un mūsu raidieraksta viesi šodien ir Rīgas Stradiņa Universitātes iekšķīgo slimību katedras asistente un Rīgas Austrumu Klīniskās Universitātes slimnīcas endokrinoloģe Ieva Ruža. Sveika, Ieva! Labdien! Un šīs pašas katedras un slimnīcas asociētais profesors, gastroenterologs Aleksejs Derovs. Sveiks, Aleksej! Un studijā esam mēs, Vineta un Keta. Un sākumā lūksim jūs abus iepazīstināt ar sevi. To mēs saucam par profesionālo vizītkarti. Kad jūs 2-3 teikumos pastāstāt klausītājiem, ko jūs darāt savā profesionālajā dzīvē. Ieva, saki lūdzu, ar ko tu nodarbojies ikdienā? Es esmu interniste, endokrinoloģe. Ikdienā strādāju ar dažādām endokrīnijām slimībām, bet tā kā vairākus gadus esmu strādājusi arī internās medicīnas nodaļās un ikdienā konsultēju pacientus gan terapijas klīnikā, gan onkoloģijas centrā, tad cenšos ievērot arī vispārēju pieeju pacientiem. Pasniedzu arī endokrinoloģijas mācību rotāciju 4. kursa studentiem mūsu Rīgas Stradiņa Universitātē un izbaudu šo te darbu vienlaicīgi apvienojot klīniku un izglītību. Paldies! Aleksej, saka lūdzu, ko tu dari ikdienā savā darbā? Ikdiena man sastāv no vairākām pozīcijām. Klīniski es strādāju ar pacientiem, kas cieš no gastroenteroloģiskām, kā arī aknu slimībām pamatā. Piedalos konsilijos, kad tiek iztirzāti dažādi sarežģīti, neskaidri jautājumi pacientiem ar internas medicīnas problēmām, ne tikai. Universitāte nodarbojos ar pasniegšanu, pasniedzu studentiem, rezidentiem, vadu doktorantus, un arī nodarbojos ar zinātni. Gribēju precizēt, internā medicīna, tātad tās ir slimības, iekšīgās slimības. Jā. Tad sāksim ar jautājumu, ko vispār mūsdienās sauc par badošanos un kādi mēdz būt tie veidi. Sāksim ar Alekseju. Jautājums jau, protams, kurš sauc? Ja mēs paskatāmies, kā ārsti varbūt definē to badošanos, kādas ir tā izpratne vai arī tas priekšstats par badošanos, viņš mēdz atšķirties, bet starp citu pat arī viņš mēdz atšķirties pat arī ārstu vidē. Ja mēs paskatāmies, ko dara mums influenceri Facebookā un datori Googlā un ko tur mēs varētu atrast, tur arī būs visticamāk arī savs skats uz lietām, bet bez šaubām te jau jāņem vērā, ka viens variants tas varētu būt tas saucamais kosmetiskais, kad cilvēki vēlas notievēt, un vēl viens, tas biežāki varianti, ja? Un otrs biežākais faktiski ir reliģisko apsvērumu dēļ. Klasiskais variants, ko mēs zinām, ir Ramadans, kad jau konkrēti 1 mēneša ietvaros, tad tur jau konkrēts režims, ko drīkstam un ko nedrīkstam, pārsvarā tur pa dienu nedrīkstam, tad pēc tam drīkstam, vai arī gāviņi, kas arī salīdzinoši tāda bieža lieta. Protams, ja mēs runājam par badošanas, ka tāda, tad tur jau tas modifikācijas rentas. Ir visādas intervāla varianti, tad respektīvi dažas stundas ēdam, dažas neēdam. Varētu būt tā, ka vienu dienu ēdam, pēc tam neēdam.
var ierobežot arī kaloriju skaitu, var ierobežot kaut kādu konkrētu, teiksim, produktu grupu. Tad jau to arī apvieno ar kaut kādam specifiskam diētam. Respektīvi, tas modifikācijas ļoti dažādas, un tāpēc jau katrā konkrētajā gadījumā, un precīzi, ja cilvēks vai pacients jau tagad jau nāks un prasa, tad jāsaprot arī no viņa, kā viņš priekš sevis definē šo te konkrētu iedzienu. Ieva, vai tev būtu kaut kas piebilstams? Papildus tikai varu pateikt, ka es priekš sevis savai pašas saprašanai esmu iedalījusi nosacīti badošanos tādās kā 4 kategorijās, ka viena varētu būt tīri medicīnisku iemeslu dēļ kaloriju samazināšana, un tad ir īslaicīgās badošanās, ilglaicīgās badošanās, kas ir vairāk par 10 dienām, un savukārt, kā Aleksejs jau teica, ir šīs te intermitējošās, jeb intervāla, kas ir pa vidu dažādās kombinācijās, kad ir badojis un ēd zinām stundu intervāliem. Un, protams, vēl ir otrs variants, kā es saprotu, viens ir apzināti, ka mēs kā veseli cilvēki badojamies, un otrs ir saistīts ar akūtām vai hroniskām slimībām, kad ir tīri mehāniski rīšanas traucējumi, piemēram, vai onkoloģija, vai kāds iekaisīgi iemeslu dēļ ir apetītes zudums, kad ir šī te badošanās nevis apzināta, bet piespiedu kārtā. Badošanās vienalga, vai tā ir ilgāk vai mazāk, tā sauktie neēšanas periodi ir vienmēr bijis cilvēka evolūcijas sastāvdaļa. Vai mēs varam teikt, ka cilvēks pie tā ir pieradis un tā vispār ir fizioloģiska norma, badošanās? Vai tomēr tas ir izņēmums un mūsdienās tāda modes lieta, Aleksej? Ko mēs redzam praksē, ka faktiski tas ir tāds atkal vēlreiz atgriežamies, vai tas ir modes kliedziens, ja tā nav medicīnisku faktoru determinēta kaut kādā badošana specifiskā, tad vai gribam kaut ko motivēt vai tādā veidā uzlabot kaut kādas funkcijas savā organismā, bieži vien arī varbūt neapzināti vai apzināti iejaucoties tur, kur nevajag iejaukties, respektīvi nevienmēr tas ir vajadzīgs. Un otrs variants, ka tomēr konkrētu reliģisku apsvērumu dēļ jau cilvēki jau pierāduši pie tā, un bieži vien starp citu arī tā reliģija, ja mēs atskatāmies arī vēsturē, tur bija arī pamatojums kaut kāds, ka respektīvi konkrētajā varbūt laika periodā, vai sezonāli, tur jau nebija iespējams dabūt to vai kādu citu produktu, un tāpēc jau tas arī gadu gaitiem izveidojas. Cik liela mērā tas, un kāpēc tas nezauda savu aktualitāti šobrīd, tas jau, protams, jau tāds arī teoloģijas jautājums drīzāk. Mums mūsdienās mazliet atšķirs tas, ka senos laikos mamutu es visu laiku, netiku pie mamuta vai ne, pie ēdiena. Es tātad nomedīju mamutu, mēs paēdām, un iespējams pēc tam veselu mēnesi mums bija jābadojas, vai ne, bet mēs mūsdienās, protams, dzīvojam citos apstākļos. Tātad badoties viņam vispār būtu norma. Jautājums vēlreiz, apzināti vai neapzināti? Ja tas ir darīts apzināti, drīzāk, ja tas ir darīts neapzināti, tas varētu būt tā kā organismu pieprasīts variants, konkrētu apsvērumu dēļ, kāpēc, ja to dara apzināti, nevienmēr tā būtu norma. Es būtu ļoti piesardzīgs attiecībā uz to. Runājot par badošanos, man ļoti labi ir prātā, ir vairākos ekspertu mītiņos ir runāts piemēram, par to pašu Holandes badošanos, vai dažādos kara apstākļos ir bijušas situācijas, kad cilvēki, piemēram, ir aplenkumā. Visnesenākais, manuprāt, bija par Bosnijā situācija, kad piespiedu kārtā cilvēki ir spiesti badoties ilgus mēnešus un ārkārtīgi ierobežotā pārtikas krājumiem, ka patiesībā tas atstāja ietekmi uz ģenētisko materiālu, un tām mamām, kas kādreiz ir pārdzīvojušas šādus te bada apstākļus, viņām bērni piedzimstot ir manto šīs te izmaiņas ģenētiski, un šiem bērniem ir daudz lielāks iespējas vēlāk dzīvē būt ar lielāku ķermeņa svaru un saslimt ar diabētu.
kur liekas paši bērni nav vairs šo situāciju piedzīvojuši, bet šīs te epigenētiskās izmaiņas. Līdz ar to viena lieta, cik mēs apzināti darām un kā mēs to fiziski vadām šo te procesu, bet runa ir par kara vai kaut kādu piespiedu apstākļu situāciju, tas var vēlāk ietekmēt arī nākamās paudzēs mūsu pēctečus. No otras puses, ja es pareizi atcerēšos to stāstu bez detaļām, tad savulaik šāda te piespiedu badošanās patiesībā, manuprāt, arī tas bija Holandē, kā reizi vienu ārstu vedināja uz domām, kāpēc daļai cilvēku palīdz badošanās, un izrādījās vēlāk šie te novērojumi noved pie celiakijas atklāšanas, ka patiesībā badošanās vai kad maize nebija pieejama dažiem cilvēkiem uzlaboja veselību. Līdz ar to savā ziņā tādi traģiski ilgstoši notikumi arī var būt uzvedinoši vai mainīt kaut kādu medicīnas pieeju vai uzskatu. Man liekas, ka šeit arī tāds zināms arī, varbūt sabiedrībā nelīdz galam pareizi definēt šo te procesu, jo lielākā daļa nes kāpēc uztver, ka badošanas tas nozīmē, ka es vispār neēdu. Bet tas tā arī nav. Tas ir viens no paveidiem. Un ir arī vēlreiz specifiskas restriktējušas diētas, kas samazina vai kalorijas vai vēl kaut ko samazina, mēs ierobežojam. Ja? Tas arī zinām mērā jau saucas badošanas, ja? vai arī izmantojot arī tos intervālus piegājienus un tā tālāk. Tur ir nianses. Es visu laiku domāju, tad, kad tu skaita kalorijas, ka tā ir diēta. Bet tomēr tiek uzskatīts, ja, ka tā jau ir tāda kā badošanās, ja? Tikai tas ir īpaši badošanās veids. Jā. Samazinot zem 500 kalorijām, piemēram, ir tā pati 5-2, ka 5 dienas ēda, 2 dienas nedēļā drīkstēs, bet jābūt noteikti pa vidu ir ēšanas dienai. Un šajās divās dienās tiek tikai līdz 500 kalorijām uzņemta pārtika, sadalot arī dienas laikā šīs te 500 kalorijas. Tā kā tā ir savā ziņā mūsu ārstu uztverē, tā ir badošanās, tikai tāda intermitējošās, jeb intervālās ēšanas paveids. Bet kas tad vispār notiek cilvēka organismā? Kādi procesi notiek tad, kad cilvēks badojas? Gan tādos gadījumos, kad viņš neēd neko, viņš tikai dzer ūdeni, gan tādos gadījumos, kad viņš samazina tās kalorijas. Vai jūs varat izstāstīt? Respektīvi, ja mēs vienkārši ierobežojam kaloriju skaitu, jārēķinās un jāsaprot, cik daudz kalorijas mēs gribam restriktēt, respektīvi samazināt, un ko mēs darām paralēli. Ja mums turpinās arī tas sēdošs dzīvesveids, tas ir viens scenārijs. Ja pie tā visā cilvēks tomēr viņš nodarbojas diezgan izteikti, vai viņam ir fiziski aktīvs darbs, vai viņš ļoti intensīvi trenējas, tad tur jau ieslēdzās arī citi procesi. Bet jebkurā gadījumā sanāk tā, ka organisms sāk, vai vismaz mēģina uzsākt terēt to, ko viņš ir uzkrājis. Bet faktiski šie tie procesi nesākas uzreiz, un kaut kur pēc 12 līdz 36 stundām, tad jau sākas tas pīķis, ja, kad mēs reāli sākam terēt vairāk. Un, respektīvi, tāpēc arī ir tie intervāli vairāk, kas tiek uzskaitīti, ka tieši tas jau, respektīvi, ja tur kādu ilgāku laika periodu neēdam un tikai tad jau ēdam, tad tas jau varētu mums palīdzēt tieši notievēt, palaist arī citus procesus, atbrīvot brīvas augstskābes un attiecīgi terēt to enerģiju, kas jau uzkrātā, visticamāk gadiem ilgi, kas glabājas mums arī aknās, triglicerīdos un attiecīgi tādā veidā jau, zināmā mērā tiek lēsts, ka varētu to jau atterīt organismu. Bet, atkal, tur jau visu laiku jāņem vērā, vai ar to nodarbojas, kā mēs ārsti jau mēdzam teikt, gandrīz vesels cilvēks. Vai tur ir tomēr tas ir pacients, kam ir kaut kādas hroniskas pavadošas slimības. Un tur jau tie riski bez šaubām ir krietni augstāki, un nekādā gadījumā tu nedrīkst darīt pašam uz savu galvu, vienkārši izlasot kaut kādu tādu jauku, interesantu recepti Googlā vai atkal Facebookā, daloties lielās diskusijas, ka man palīdzēja, tev arī palīdzēs aptuveni. Tad jāizprova, jāizmēģina. Tas varētu beigties diezgan traģiski pat. Tas varētu beigties traģiski arī tad, ja cilvēks ir vesels? Ja tā ir kaut kāda tiešām margināla badošanas vai margināla diēta,
Atsevišķos gadījumos jā, ja jūs neesiet izmeklēts, jūs nekad nezināsiet savas iekšējas rezerves. Labāk to nepārbaudīt praksē. Bet principā kaut kādas intermitējušas ar netik garam badās stundām cilvēks varētu praktizēt, jo īpaši, ja viņam ir arī nosliec uz aptaukošanos, viņš jau ir tajā ceļā, viņam ir sēdošs dzīvesveids, un viņš tiešām kustas pavisam maz. Un tad jau epizodiski, to var praktizēt, bet atkal vislabāk tomēr to darīt speciālista uzraudzībā, lai kaut ko nepalaistu garām. Ir dzirdēts, ka ilgāku laiku neēdot, organisms tad sāk atbrīvoties gan no toksīniem un nevajadzīgajām šūnām, it kā apēd to, vai tā ir, vai tas ir mīts? Tas ir, manā skatījumā, tas ir tāds liels mīts, tas viss jau pieskaitāms pie tā saucamās detoks terapijas, un, kā jūs saprotiet, pārsvarā ar to nodarbojas ne jau ārsti, bet arī citas nozares pārstāvji. Paralēli viņi arī cenšas jums pārdot uztura bagātinātājus, dažādus, kas jau uzlabos arī to detoks programmu, un vieglāk jau būs tas viss panesams. Bet es saku vēlreiz, tā nav medicīnas, tas nav visbiežāk, tas nebūs medicīniskais pieejams. Tas nes zināmus riskus, kaut arī varētu būt nezināmus riskus. Tāpēc mēs to noteikti neiesakām. Tātad, ja cilvēks neuzņem pārtiku no ārienes, viņš izmanto savas rezerves, nevis kaut kādas tur vecās šūnas vai tur kaut ko tam līdzīgi. Vienmēr sakot, Vineta arī es gribētu saprast, jo es arī esmu dzirdējis tieši tāpat, ka cilvēks badojoties ir uzveicis vēzi. Vēžas sliktās šūnas. Tiek apēstas. Jā, jo organismam nav no kā pārtikt, un viņš apēd visu slikto, kas ir organismā. Tātad tas ir mīts. Būsim reāli, ja tas būtu pierādīts praksē, pētījumos, noteikti jau tā lielais onkoloģiskais novirziens, viņš jau nebūtu tāds, kāds viņš ir šobrīd, bet noteikti lielākā daļa jau aiziet uz badošanās, un cilvēki noteikti jau vinētu jau to cīņu ar vēzi. Tā kā es domāju, noteikti šāda veida nevajadzētu praktizēt. Skaidrs, bet tad no nēšanas, kādi būtu tad tie pozitīvie iegūmi vai svara zudums ir vienīgais labums, ko mēs varam dabūt no nēšanas? Ļoti interesanti, ka ir vairāki pētījumi publicēti, bet domas dalās. Pētījumi šausmīgi heterogēni. Daži atzīst, ka tomēr novērojam izmaiņas lipidogramā, respektīvi tie holesterīni pamainās. Varētu būt mums vairāk labo holesterīnu nekā sliktu. Turpretī arī citi pētījumi uzreiz saka, ka nē, īsti tas efekts ilgtermiņā, viņš neattaisnojas. Tas pats arī tiek lēsts par glikozi, kaglikozes līmenis varētu kristies, un noteikti arī pēc tādam jau konkrētam badošanas epizodēm tiešām varētu būt labāka tā glikozes līkme, bet vai cik ilgi viņas saglabājas, tas ir liels atkal jautājums. Tiek runāts arī par visādiem hormonālam izmaiņām, teiksim, emocionālam svārstībām. Pie tam atkal tie pētījumi publicē ļoti dažādus datus, stipri heterogēnus. Daži konstatējuši, ka cilvēkiem uzlabojas gara stāvoklis, un viņš tā kā, viņam zināms, tāds pacelāta gara stāvokļa viņš skraidā. Citi, ka reiz saka, ka nē, tieši arī tāpēc, ka viņam visu regulāri ir izsalkums, un viņš jau tieši par to arī pārdzīvo, un viņam jau pamainās arī tas gara stāvoklis tieši uz slikto pusi. Ko gan starp citu bieži vien arī cenšas, tieši runājot ar tādu hormonālu disbalansu, arī cenšas, es arī redzēju pētījumus, norakstīt arī uz tām reliģiskām lietām. Respektīvi, ja cilvēks iet apzināti, ko es jau pieminēju, konkrētais pozīcijas, konkrētais laikus, tad viņš jau uzreiz noskaņots ļoti pozitīvi attiecībā uz to, ka tas ir tāda zināmā filozofija. Un tad tiešām viņam ir arī gan pacelāts garastāvoklis, gan arī pārējais, viņš kā iedvesmots. Ja? Turpretī cits jau tiešām, viņš jau, ja to bulciņu neapēdīs, viņš ir super nelēmīgs, un viņš jau, tur jau kašķīgs un tā tālāk. Tā kā tas ir manā skatījumā, tas ir stipri individuāli, vai ilgtermiņā mēs varētu saglabāt šādu efektu attiecībā uz holesterīniem visu pārējo. Man liekas, tas būtu pāragri tā teikt pēc kaut kādas konkrētas, teiksim, badošanas ilgtermiņā. Tas nezinu, kā Ieva.
Jā, varbūt. Es varētu papildināt par tiem enerģijas krājumiem tādā ļoti vienkāršotā, kā es reizēm stāstu nemediķu auditorijai, ka tad, kad mēs ēdam, vienmēr mums tā kā atbilde cukuram, jeb glikos uzņemšanai insulīns izdalās. Un cik nu ir iespējams, tas insulīns palīdz glikozē nonākt šūnās, un priekš nemediķiem vienmēr saku, tiek izmantots kā ķieģelīši enerģijas ieguvēji. Un savukārt tas, kas mums ir liekais cukurs, īpaši tad, ja liekais svars cilvēkiem, tiek saglabāts mūsu 3 depo aknās, muskuļos un taukaudos. Un ja cilvēkam ir slaidāks augums un pietiekama fiziska aktivitāte un šī te ogļhidrātu uzņemšana nav pārāk liela, tad tās rezerves ir mērenas un ir līdzsvars. Bet līdz ko svars ir lielāks, tā daudz vairāk aiziet uz taukiem nekā nepieciešamajās vietās. Un līdz ko mēs sākam šo te badošanos, mērenu vadītu badošanos, un kā Aleksējs pilnīgi pareizi saka, ka ļoti svarīgi ir ar kādu noskaņojumu cilvēks uzsāk šo procesu, ka tad sākotnēji no aknām tiek izmests pirmajās stundās, tā kā aknu rezerves piedalās un mēģina atjaunot cukura līmeni, bet vēlāk jau vēlākajās stundās, 16-24 stundas vidēji, tad tiek tauki ilgstošāk dedzināti. Un ja tas tiek mēreni vadīts, nevis nepārtraukti ilgstoša badošanās, tad patiesībā es saviem pacientiem redzu ļoti labu efektu. Ja nav tādi pārspīlēti kampaņu veida pasākumi, tad ilgstošā laika posmā ļoti daudz ko cilvēki ar apziņu, ar gaišu noskaņojumu, ar tiešām motivāciju spēj izdarīt. Un tas, ko vēl ir runājot par pētījumiem, pavisam nesen mums tikko ļoti plašas diabēta vadlīnijas iznāca, un gan priekš ārstiem, gan priekš cilvēkiem tāds ļoti vienkāršs cipari ir, ka jau 5-10% samazinot ķermeņa masu ir iespējams normalizēt glikozes rādītājus lielai daļai tipisko to 2. tipa, jeb apaļo cilvēku diabētu rādītājus. Un tad, ja izdodas samazināt par 10-15% svaru, tad savukārt ir iespējams pat panākt cukura diabēta remisiju, jeb ilgstošu, ka cukura rādītāji ir ilgstošu laiku, vismaz pusgadu ir normas robežās. Tātad ir vērts tomēr šai te ierobežotām kalorijām, tās ļoti daudz spēj vadītai kaloriju samazināšanai, lai ķermeņa masa pazustu. Runājot par lipīdiem, skaidrs, ka ja cilvēks kombinē mērenu ēšanu ar fizisko slodzi, ļoti daudziem saviem pacientiem mēs redzam, ka lipīdi uzlabojas bez visām zālēm. Skaidrs, nepietiek tikai ar holesterīna ciparu kā tādu, tas ir multipls uz dažādiem faktoriem, ir ar vienu holesterīnu mazināšanu, viena ateroskleroze nepaliks mazāka, varbūt lēnāk, bet tas ir jāšauj vairākos virzienos. Un tad, protams, ir ar taukiem vai pa lipīdiem runājot, ir tās grupas, kuriem, diemžēl, tās ir ģenētiskas izmaiņas. Kā mēs redzam, cilvēks varbūt ir tieviņš, sēž tautas valodā sakot, sēž uz maizes un ūdens, bet holesterīns viņam ir ap 9, 10, 12, un tur badošanās neko daudz nepalīdzēs. Tur, diemžēl, ir ģenētisku iemeslu dēļ, tur ir nepieciešama medikamentoza terapija, lai cik cilvēks mēģinātu palīdzēt. Tā kā ir lielas grupas, kurām šī te mērenā ēšana vai kaloriju ierobežojums ļoti daudz ko spēj panākt ilgtermiņā, ja tas nav tāds drastisks pasākums, un mēs daudz ko spējam uzlabot arī cilvēku tā kā dzīvē un labklājībā. Bet redziet, galamērķis tajā visā ir tomēr mazināt svaru. Un jautājums, kādā veidā mēs šai te procesā tā kā varam iesaistīties. Viens ir badošanas, bet atkal, ko mēs jau izdiskutējam, badošanas nevis vienkārši neēd neko, bet tur ir vairāki diētas varianti, bet otrs ir neapšaubami varētu būt arī fiziskā slodze, aktīvs dzīvesveids un tā tālāk un tā joprojām. Un līdz ar to, lai cilvēki tomēr nekrīt galījības un sevi nemoka ar kaut kādam, un nepalaižās uz tiem modas kliedzieniem, jo galvenais arī otrs moments, ka svaru mēs samazinājam,
bet būtu labi arī to samazinātu svaru noturēt. Sākas vakarā ceļš no leduskapja līdz divanām turp un atpakaļ, un loģiski, ka šajā gadījumā jautājums, vai mēs spējam, lai maksimāli būtu tas ļoti veselīgi organismam, vai mēs spējam šo te pozitīvu efektu, ko mēs dabūjuši ar diētām, fiziskām aktivitātēm, noturēt. Ja tas ir regulāri, tad jā, to mēs varēsim izdarīt. Ja tas ir epizodiski, tas svārstības, tas ir diezgan margināls svārstības, ko mēs redzam pēc pacientiem. Tas varētu arī diezgan nopietni arī kaitēt. Es gribētu piebilst vēl, ka nav zināms patiesībā pat pētījumos badošanās efekts bērniem, vecākiem cilvēkiem. Tāpat mēs vienmēr uzmanāmies par jebkādiem badošanās variantiem, tad, ja ir sieviete plāno grūtniecību, ja arī baro bērniņu, un tāpat, ja ir aizdomas mums kā ārstiem vai varbūt tuviniekiem, kādam ir aizdomas, ka varētu būt arī psiholoģiski vai psihiatriski ēšanas traucējumi, arī šeit ir ļoti jāuzmanās, kur ir tā slidenā robeža starp badošanos svara samazināšanas dēļ vai tiešām ēšanas traucējumiem. Vai mēs varam teikt, ka badošanās ne tikai mazina svaru, bet arī tā kā dod restartu organismam, atjaunina un tur uzlabojas ādas stāvoklis, visas orgānu funkcijas? Vai tā ir, vai tas ir arī mīts? Es uzreiz gribu piebilst, jo ir tādi cilvēki, kas brauc uz speciālām klīnikām, maksā lielu naudu. Protams, tas notiek ārstu uzraudzībā. Un ir tā sauktamās badošanās kūras, kur cilvēki nēd 4 dienas, 7 dienas, bet viņš tiek novērots. Un tā tad, ja viņas veselības stāvoklis pasliktinās, tad tiek pārtraukt šī badošanās. Tā tad, kā tad sanāk šādas kūras? Tā ir tāda cilvēku mānīšana, vai tomēr ir cilvēki, kuri no badošanās gūst efektu? Tas ir tas, ko Vineta pieminēja. It kā restartējās, viss cilvēks labi jūtas. Jā, vispār vai ir pētījumi par šo arī? Noteikti standartā mēs to nepraktizējam un neiesakām. Pirmkārt, tos pacientus, tā novērošanai jābūt diezgan nopietnai. Un es neesmu droši, ka jebkura katra klīnikā, kas ar to nodarbojas, tiešām būtu tas ļoti rūpīgs, tas saucamais follow-up vai managements, šī pacienta managements. Ņemot vērā iepriekšējās pavadošas un pārējās slimības, kas te apaug viņa vakar. Otram kārtam, runājot par to atdzīvināšanos, restartu un tā tālāk. Loģiski, ja viņš, cilvēks, šai gadījumā pacients, viņš ir krietni adipos. Un tad viņš aizbrauc uz šādu te kūri, un tad jau viņam bezmaz vai piespiedu kārti, respektīvi nedod ēst. Nevis tā, ka viņš to labprāt arī darītu, bet viņš labāk spiest to arī tā kā, vismaz es zinu vairākus pacientus, kas paši nevar nekādīgi apstāties, viņiem ir tā problēma, ēšanas traucējumi faktiski tas arī ir, ja? Un viņi tur tā kā restriktīvā veida viņš neļauj un nedod. Loģiski, ka viņš pazaudēs kilogramus, un tad jau viņam vieglāk staigāt, vieglāk elpot, tāds restarts arī viņam būs. Vai viņš ir stipri veselīgs? Ļoti šaubos. Jo bieži vien arī pēc šādiem kūriem es redzu tos pacientus, kas ļoti ātri, ja viņi atgriežas normālajā dzīvē, tas pats vien arī turpinās, un bieži vien arī svāras atnāk atpakaļ. Ar visam atkal restartētām šūnām, un tas, kas jau tur palikušas iekšā. Tā kā, tas ir diezgan, tur jābūt zināmai motivācijai pašam, kāpēc tu to dari un ko tu gribi praktizēt. Tur neapšaubāmi ir arī tas finansiālais komponents, jo bieži vien samaksājot lielu naudu, cilvēki arī zinām mērē sevi motivē. Es samaksāju, tomēr tad jāpacenšas kaut cik tas arī starp citu nospēlē. Un bez šaubām tas ir modes kliedziens, un tas ir varbūt tāda vājība, jo tā, ka tu pats to it kā nevari vai negribi līdz galam. Un te jau vajag kādu citu, kas tev jau mehaniski to visu aizliegs vai kaut kāda veida tevi kurēs. Tur ir respektīvi vairāki komponenti, tā skaitā arī psiholoģiski, kāpēc tas tā notiek un kāpēc tas strādā, bet atkal vienmēr ir jautājums, cik
ilglaicīgi vai ilglaicīgi tas arī būs. Lielākai daļai šo pacientu, diemžēl, tas ir īslaicīgs efekts. Ja īstenībā zaudē lielu svaru, diezgan ātri pazaudē svaru, tas draud ar diezgan nopietnām veselības problēmām, ko visticamāk tajā kūrē paralēli tos pacientus novēroja, bieži vien arī neatklāj, tāpēc, ka to arī nepārbaudā, bet tas jau vieglākais variants tie varētu būt žultsakmeņi, bet līdz pat totālai aknu mazspēja un tā tālāk, smagos gadījumos. Jā, šie tādi ekstremāli gadījumi, bet reizēm arī cilvēki ar normālu ķermeņa miesas būvi, arī reizēm tādi nēd un piekopj dažādus šos te pārtrauktos gavēņus un citas badošanās metodes. Un jūtas labi. Vai Jā. viņi tā drīkst darīt, ja viņi jūtas labi? Un ja tas nav tāda krasa tiešām neēšana ilgstoši, viņš varbūt netiek pie ārsta, bet viņš saka, es jūtos labi. Vai viņš drīkst to darīt? Kā jūs abi domājat, kāda ir tā jūsu pieredze? Es domāju, ka ir jāskatās katra cilvēka pašsajūta šajā ziņā, ka viens, ja tas tiešām tiek darīts ne medicīnisku, bet vairāk labsajūtas dēļ, tas noteikti jau ir, kā Aleksejs iepriekš teica, saistīts ar pilnīgi citu motivāciju. Un noteikti, ja tas ir ilgtermiņā un atkārtoti tiek darīts un cilvēkam tas patīk, tad tas ir noteikti, cilvēks ir apguvis kaut kādu zināmu veidu, kā viņš zina, cik daudz stundas viņam nepieciešams un sevi nemoca vairāk nekā vajag. Un tas tiešām daudziem palīdz šī te nepārēšanās, varbūt justies svaigāku vai skaidrāku galvu un justies varbūt nevis ar pilnu vēderu un ka visas asins aizgājušas ir uz vēderu un justies pašam par sevi labāk psiholoģiski. Tā kā veselam cilvēkam ar mēru, domāju, noteikti tas ir nepieciešams. Arī slimiem cilvēkiem tas, ko mēs redzam, ja ir šī te badošanās nevis drastiskā galējībās, tad laika gaitā patiesībā mainās sāta sajūtas slieksnis, arī svaram mazinoties sāta sajūtas slieksnis mainās un cilvēkiem ātrāk iestājas sātas sajūta un vēlāk jau var būt pozitīvs efekts uz tālāko gaitu, kā šī te ēšana notiek, cik daudz cilvēks vai pārēdas vai ir spējīgs noturēt savu ķermeņa masu. Bet atgriežoties pie pamata jautājuma, es domāju, ar mēru intervālā ēšana mēs redzam arī daudziem, mēs nodaļā arī kolēģi ir mēģinājuši šādas pētījumus, un ir cilvēki, kuriem tas nepalīdz, piemēram, es nevaru izturēt, jo man ir insulīna jutība ļoti laba, un man ir kā lielāks intervāls, tā es varētu pa sienām rāpot, un es esmu no tiem cilvēkiem, kuriem tas nederēs. Bet ir cilvēki mums nodaļā pat bez liela liekā svara, kuri ļoti labprāt šo te intervālo ēšanu iztur un uzreiz var redzēt un jūtas labāk un ir miegs labāks ir un kā izguļas tā uzreiz nākamā diena ir skaidrāka. Tā kā tas viss ir reizēm ir tā pamēģinās, zināsi, kā tas ir. Aleksej? Es kaut ko tā visam piekrītu. Vienīgais, kas man nepatika tajā jautājumā, sakotnē, ka tas cilvēks netiek pie ārsta. Netiek, viņš dziļi laukos dzīvo, nav tur ārstu, viņam nav naudas, ko aizbraukt pie ārsta, un viņš netiek. Nē, parasti... Bet viņš žurnāls lasa. Tā, ka ar modas kliedzieniem un visam pārējām lietām nodarbojas parasti tie, kas ir pilsētnieki, kas nedzīvo īstenībā dziļi laukos. Un bieži vien ir tā, ka viņam vieglāk izterēt to naudiņu kaut kam citam. Kaut kādam vaļaspriekam, hobijam, vēl kaut kā, nekā aiziet pārbaudīties un kur vēl nodot kaut kādas skrīninga analīzes. Tā kā te es būtu ļoti piesardzīgs par to spēju vai nespēju. Tiešām, un parasti tie, kas tomēr nodarbojas ar smagu fizisku darbu laukos, būsim godīgi, tur ir pavisam cita dzīve. Un bieži vien viņi nedomā ne par kādam badošanas variantiem, ne par kādam tur specifiskam diētam. Jo viņi sadedzina bieži vien arī visas savas kalorijas. Viņi nepaspēja jau viņus uzņemt tik tādā kvantumā, lai viņus tur jau uzkrātu melnai dieniņai. Tā kā, tas būtu noteikti jāņem vērā. Vai veselam, jaunam cilvēkam, jaunam tievam, skaistam, vai būtu speciāli ar to jānodarbojas, tikai sekojot modas kliedzienam, 100 punkti, ka nē. Ja viņš uztur sevi balansā, tas nozīmē, ka visticamāk viņš ēd salīdzinoši regulāri. Tas nenozīmē, ka viņš pārēdās, respektīvi viņam biežas maltītes 3, 4, 5 reizes dienā.
Līdz ar to viņš jau dzīvo balansā savu ķermeni, viņš nodarbojas ar fiziskām aktivitātēm, cenšas jau ievērot to aktīvu dzīvesveidu maksimāli, cik vien var. Nu, viņš pat arī visticamāk arī nedomās par to, ka viņam tagad jābadojas vēl 3 dienās no vietas, vai kaut kāds tur intervāls specifiskus jāievēro. Tā kā visticamāk, ka nē. Un, protams, arī šeit jāņem vērā arī mūsu ēšanas parādumi, ko mēs arī ēdam. Jo bieži vien ir tā, ka ja mēs ēdam sublimētu pārtiku, viegli pagatavojumu un tā tālāk, tas ir viens stāsts. Ja mēs ēdam, iegādājamies, pieņemsim, īstu gaļas gabalu, kas ir krietni sātīgāks un tā tālāk, ilgāk grēmosies, un noteikti pēc tā kumosa mums tik ātri arī neprasīsies ēst. Un tas arī, zinām, mērā būs jau mums tas intervals. Taču visbiežāk tie, kas jau praktizē arī visādus, teiksim, fast foods, McDonald's, Hesburgerus, kuram patīk, tad bieži vien ir tā, ka viņš paēd, un viņam pēc kāda laika ļoti ātri jau gribas atkal ēst, un tā tālāk. Tāpēc tur arī tas faktors arī jāņem vērā. Un tāpēc tad viņam jau gribās kaut kā jau, tā kā pārslēgties un atpūsties no šāda dzīvesveida, bet tas ir pavisam savādāks stāsts. Tas, ko es gribētu zināt, vai tāds tievs cilvēks, kurš teiksim, ievēro šo te pārtraukto gavēni un jūtas labāk, vai šī te labākā jusšanās ir tīri psiholoģiska vai placebo efekts, vai viņam arī fizioloģiski tur kaut kas notiek tajā organismā, un respektīvi, vai organismam ir veselīgi ievērot neēšanas laikus? Šūnu jutība uzlabojas jebkurā gadījumā, vai tas ir apaļāks cilvēks vai tievāks cilvēks. Ja mēs neēdam, tad, protams, organismā tie paši mehānismi ar rezervi šķelšanos un tālāk jau muskuļu šūnā šo te jušanas, jutības uzlabošanos, šis mehānisms jau darbojas visiem mums. Un vēl atgriežoties pie tā paša, var teikt, ja jūtas labi ar šādu intervālu ēšanu reizēm, epizodēm, kāpēc nē? Katram ir, ja tas ir kāda cilvēka paradums un ārsts analīzēs neko sliktu nenovēro vai izmeklējumos ir konstatēts, ka veselībai traucējumi nav gaidām vai gluži otrādi ir pat uzlabojumi kādos jautājumos, nav, piemēram, anēmija tādēļ pasliktinājusies vai kādi citi traucējumi, vai tie paši žultsakmeņi, kas reizēm saistīti ar badošanos ir, kāpēc, lai neturpināt, ja tā tiešām ir laba pašsajūta, labs miegs, fiziski vieglāk ir, enerģija vairāk ir, miegs vairāk neiever to, ka toksīni pazuduši ir pēkšņi, bet ar to, kā cilvēks nav pārēdies, tad vieglāk ir izgulēties, un nākamā rītā ir tas tā kā aburtais saples, nākamā diena vienkārši ir labāka, un nav bijuši stresēšana, pa nakti virināts leduskapis un izgulējies cilvēks. Kortizola, stresa hormoni mierīgāki un arī nākamā dienā mazāk apēdas. Ir tādas sievietes, viņas badojas, par vīriešiem neesmu dzirdējis, bet sievietes, viņas badojas, un tad viņas taisa klizmas. Tas atkal ir mīts. Kāpēc to dara? Kāpēc tas ir jādara vai nav jādara? Aleksej. Tur ir tā, ka vairākām sievietēm tomēr mēs novērojam arī pie visā kā, bieži vien arī tendence uz aizcietējumiem vai uz cietāku vedarīzēm kā tādu. Šādos gadījumos klīzmā varētu būt kā arguments, ka tas palīdz tiešām iztīrīt, ja tur kaut kas tā kā sakrājas. Un es domāju, tieši uz tā viļņā arī aizgāja viss šis te stāsts. Atcerēties, varbūt agrāk bija tā saucamā hidrokolonu terapija, vēl kaut kas tam līdzīgs, ka tur jau atkal tas pie tā visa detoksa. Ka it kā cilvēka zārna pati nav spējīga pa sevi parūpēties un iztukšoties tā, kā vajag. Viennozīmīgi, ja ar vedarīzēju problēmu nav vedarīzējas traucējumi. Šo jau principā jau diezgan tāda sensitīva problēma, protams, bet to arī var izrunāt ar ārstu, kurš jau palīdzēs saprast, vai tiešām ir kaut kāds nianses vai ne. Tad, ja viss ir kārtībā, viennozīmīgi nekādas klīzmas cilvēkam nav vajadzīgas, jo atceramies ar to visu, mēs papildus arī izskalojam floru, kas tur mums dzīvo un kas mums nosaka arī vairākus pozitīvus procesus organismā, jo zarnu aknos, zarnu smadziņos un viss arī pārējais šeit ir no svāra. Un tas jau noteikti varētu tikai pasliktināt visu to procesu.
Tiem cilvēkiem, tie jau īstenībā pacienti, kam jau ir kaut kādas problēmas, viņam nekārtīga veida rīze, respektīvi aizcietējumi iesa cauriem, vai vienkārši tendence uz aizcietējumiem, tad jārisina tomēr pamatslimība, pamatproblēma. Jāsaprot, kāpēc tas tā notika vai notiek regulāri. Bieži vien sievietes aizbildinās ar to, ka cik viņi dzirdējušas, man mammai bija problēma, vecmāmiņai bija problēma, tāpēc man arī viss ir kārtība, jāsadzīvo. Ja? Nav jāsadzīvo, jāizmeklējas, jācenšas saprast. Šādi tad to visu var atrisināt psiholoģiskā ceļā, šādi tad ar zāļu palīdzību, šādi tad arī ir atsevišķas situācijas, ka tieši operācija varētu palīdzēt. Pieņemsim pacientiem, kam ir tāda garāka un lielāka zarna. Arī gadās tā, ka ir nepieciešams arī to zarnu bišķi saīsināt un viss jau normalizējas. Ieva, vai tev ir tur kas piebilstams? Es absolūti piekrītu, jo tas, ko mēs kā endokrinologi, protams, par šīm te mikrobiomu, jeb floru, kas dzīvo mūsu zarnu traktā un ar šādas skalošanas pilnīgi noteikti nepalīdz mikroflorai. Otra lieta, tas, ko mēs bieži vien redzam, ka mainot uztura paradumus, uztura saturu, ļoti bieži vien arī vēdera izēja uzlabojas, un ja to apvieno ar pietiekam daudz ūdens uzņemšanu un fiziskām aktivitātēm, arī tās kliznas vairs nav vajadzīgas, lai attīrītos. Tas šeit gan es ļoti piekritīšu Alekseja stāstītajam. Vineta, es sapratu, ka mums ir kāds pieredzes stāsts. Jā, bet pirms tam es gribēju pajautāt jums abiem kā ārstiem, vai jūs saviem pacientiem bieži iesakat badošanos, un ja jā, tad kādu, tur pārtraukto gavēni vai kaut kādu vienu atslodzes dienu, vai vienkārši regulāri ierobežot, samazināt kalorijas, vai arī ir vēl viens veids, ko mēs te nepieminējām, ir saistībā ar mēnesi fāzēm. Man vienmēr patīk jautājumu noformulēt mazliet citādi. Man patīk pajautāt, ko jums liekas realizēt. Tas tā kā par fizisko slodzi, nevis uzskaitīt rekomendācijas, ko es gribētu, lai tas cilvēks izdara, lai es tagad likšu viņam peldēt velosipēdu un staigāt un skriet un ko tik vēl nedarīt. Bet es pajautāju, ko liekas reāli pašam izdarīt. Jo līdz ar to cilvēks pats nosacīt piedalās šo te lēmumu pieņemšanā. Viņš pats izvēlas, ko viņš spēs, un tā skaitā arī cilvēks var izvēlēties, ko viņš ar ēšanu darīs. Jo, protams, es elementāras ātrās poliklīnikas vizītes laikā 20 minūtēs, nav mums laika tur iegrimt dziļās niansēs par dažādiem diētu tādu vai šādu labumiem, bet parasti vienmēr, kā visi arī endokrinologi vai lielajās konferencēs runā pa mazam punktiņam, pa mazam solītim. Šoreiz mēs sarunājam, tad tagad mēs vakarā vairs neēdīsim, vai mēs izslēgsim tāda veida produktus, vai mainīsim šo, un katru reizīti pa kādam punktam liek klāt kaut ko papildinot, ko no ēšanas var mainīt. Un man ir bijuši cilvēki, kas paši ir bijuši, viņi izlasa, viņi sākuši darīt un atnāk jau ar kādu diētas rezultātu, tad mēs runājam, ļoti labi uzslavējam, ka viss notiek, un šādā veidā var turpināt, kad vēl analīzēs redz, cik labi ir uzlabojies. Līdz ar to tas drīzāk būtu pacienta paša motivācijas jautājums, nevis tas, ko es daudz tagad visu stāstīšu un ko es likšu viņam darīt, arī par ēšanu. Jo, kā mēs zinām, ka, lai kādu paradumu mainītu, vienmēr jaunam paradumam ir pirmajā reizē jāpatīk. Lai ko mēs sāktu, vai kādus tur ekstrēmākus paradumus, augstumpeldes vai to pašu badošanos, cilvēkam jāiet ir motivācija un pirmajās reizēs jāpatīk. Ja viņš jūt, tas man der, tad viņš arī turpinās tālāk šo te ilgstošāk un piemeklēs, kā tas labāk tieši viņam paša organismu darbojas. Nevis tas, ko es kā ārste uzspiedīšu un katru reizi tikai ar savu autoritāti likšu darīt. Jā, reizēm šī ārsta norādījumi ir svarīgi, bet sacītu, ka
Tā kā mēs strādājam ar Alekseju, abi divi savās sfērās ar kroniskiem, ilgstošiem, gadiem ilgi šie pacienti pie mums strādā, tad mums ir tāds ilgtermiņa process un kur mēs nevaram visu pasauli izglābt, daudz, kas ir paši cilvēku rokās, ko viņš spējīgs, ko viņš darīs un ir noraujas tā pati vājuma periodi, bet kā tad mēs sadzīvojam, kā mainām, arī ar ēšanas ziņā un badošanās. Aleksej? Vai tev ir kas piebilstams? Vai tu kādam savam pacientam esi teicis, mīļais draugs? Nē. Tev tagad būs vispār. Tā jau parasti nesaku, bet bez šaubām cenšos, ja tas ir aktuāli konkrētajā gadījumā, cenšos piekurīģiet diētu, izstāstīt vai arī iztirzāt ar pacientu, ja viņš tiešām ir noskaņots, ka Ieva ļoti pareizi pateica, lai būtu tā motivācija, ka viņš ir gatavs. Lai nevis vienkārši lieki stāstīt kaut ko, bet tiešām mēs varam ar viņu izdiskutēt, lai, ja es jūtu to interesi, tieši, ka viņš vēlās kaut ko pamainīt savā dzīvē, savā ēšana, diēta, ēšanas paradumos, intervālos, un lai ievērotu to ēšanas pareizo, nosacīt pareizo ēšanas režīmu, atbilstoši viņa vajadzībām. Jo tur ir vēl viena nianse, jo te, kā mēs zinām, universālas diētas, ka tādas neeksistē. Nav zelta diētas, ko lai kāds to ko neteikt. Ne vidusjūras diēta, nekāda cita, tur jau viņa nebūs ideāla. Katram tā diēta būtu pielāgojama atbilstoši viņa prasībām, ikdienas prasībām. Tā skaita ņemot vērā arī visas iepriekšējas vai esošas slimības. Un, protams, arī iesāku tiem pacientiem, kam tas ir aktuāli, ņemot vērā svara problēmas, vēl kaut kādas nianses, jau arī pildīt dienas grāmatu, un es viņu pēc tam atpakaļ, lai mēs varētu izrunāties un izdiskutēt visus tos sīrīgus momentus. Bet jāsaka godīgi, ka tikai daži ir bijuši tādi, kas tiešām centīgi jau pilda, un kur mēs varam izsacināt, te jau bija varbūt ne visi pareizi vai ne visi pratīgi, te jau varam aizvietot to ar citu un tā tālāk. Jā, un mums ir viens pieredzes stāsts no klausītāja. Domu par badošanos pieņēmu kā ieteikumu no labāk informētiem draugiem pirms vairāk nekā 20 gadiem, un tas bija tēmēts uz manu acīm redzamo lieko svaru. Man piemēroto badošanās metodi noteica veselības aprūpes speciālisti, un tas bija 18 dienu periods, sadalīts 3 daļās pa 6 dienām katrā. To varētu saukt par kefīru diētu. Ikdienu bija jāizdzer noteikts daudzums šā dzēriena 2% tauku saturā. Pirmajās 2 dienās tikai kefīrs, 3. un 4. dienā klāt nāca svaigi dārzeņu un zaļumu, 5. un 6. dienā vārīta ola, 200 gramu vājpiena biespiena vai liesas gaļas vai zivs. Protams, bija jādzer daudz šķidrumu, līdztekus šai diētai bija arī speciālas procedūras, bet pēc tam apmēram pusgadu skaitīja kalorijas un reiz nedēļā neēdu neko parasti mēneša fāzes maiņas dienā. Rezultātā atbrīvojos no 33 kilogramiem un jutos apbrīnojami labi. 13 gadu laikā zaudēto svaru pamazām atguvu un atkārtoju to pašu diētu, šoreiz tikai komplektā ar akupunktūras kursu. Rezultāts - -27 kg apmēram pusgada laikā. Diemžēl nelaimīgi notikumi dēļ stress panāca savu, saslimu un mazliet vēlāk man diagnosticēja reumatoidu artrītu. Atkal sāka pieaugt svars un meklēja citus risinājumus. Izmēģināju visu, ko līdz nonāca pie godājama diētas ārsta, kurš man ieteica pretiekaisumu diētu bez cukura, sāls, piena produktiem, taukvielām un gāzētiem dzērieniem. Šis uzturu protokols man palīdzēja tikt galā ar artrītam raksturīgiem simptomiem un uzlabot alata asatu rādītājus, jo ar stipru medikamentu palīdzību bija iedzīvojies arī steatohepatozē. Lai arī svaru nekad vairs neizdevās nomest vairāk pa 10 kilogramiem, iemācījos iztikt bez medikamentiem. Jau sen sapratu, ka liekajam svaram un dažādām veselības likstām vislabākais draugs ir mazkustīgs dzīvesveids. Tādēļ cenšos uzturēt sev formā ar regulāru fizisku aktivitāšu palīdzību. Nojoju, staigāju kājām, vasarā braucu riteni, es arī spēlēju hokeju. Tiklīdz šīs nodarbes pārtrauc un mūsdienās to veicinošo faktori ļoti daudz, nav ilgi jāgaida līdz sāpes un visādas sāpītas atkal sāktu likt sev manīt. Tāpēc pareizāk laikam ir regulāri pievērst uzmanību svaram, kā arī uzturam un saprast, kas tavam organismam ir vajadzīgs un kas tam kaitē. Šāda te pieredze, vai jums ir kaut kas piebilstams vai komentējams?
Vienīgais, ja šo pacientu novēro ārsts regulāri, tas ir labi. Ja ņemot vērā arī esošo slimību, sapratu, ka ir pierādīts noteikts reumatoīdais artrīts, viņš būtu pieskatāms. Bez diētas arī tomēr ir zināms nianses, kam jāpievērš papildus uzmanībā. Savādāk, es domāju, ka cilvēkam tā ir tā diezgan pozitīva pieredze, ar ko viņš dalās. Vienīgais jāņem vērā, ka bijuši tie periodi, kāpēc viņš pieņēmās atpakaļ svarā. Un tas, laikam, ir tas, ko es jau minēju iepriekš, ka faktiski galvenais to svaru noturēt, nevis visu laiku tas svārstības. Visticamāk arī bez, laikam, diēta bija viena epizode, un pēc tam jau bija pārēšanas varbūt epizodes, vai kaut kā pavisam neveselīga ēšanā, kas īstenībā sekmē arī to, ka tas svars atkal atgriezās. Un bez šaubām, jebkurš svars papildus spiež arī uz kauliem un locitavām un mugurkaulu, un loģiski, ka tur jau tas arī tie iepriekš rosinātas problēmas jau būs aktuālākas un akūtākas. Ieva, vai tu gribēji ko piebilst? Es pilnīgi piekrītu, jo par šo te, ja tā ir pozitīva pieredze, noteikti vērts turpināt. Es ļoti skatītos, lai uz tādu lietu, ka katram ir savi diētas ieteikumi, kas varbūt noderēs šim cilvēkam, nevienmēr derēs šādi te trīs daļās sadalītie periodi, nevienmēr derēs kādam citam cilvēkam, ka dalīšanās pieredze ir laba, bet nevienmēr viss viens pret vienu jāpārņem. Tas ir jāizrunā ar speciālistu. Otra lieta, es pilnīgi noteikti piekrītu tam, ka ko var izdarīt bez tabletēm, izcili. Es kā ārste man patīk, jo mazāk zāļu, jo labāk, ko mēs varam ar fizisku aktivitāti un ēšanu un dzīves stilu, cik maksimāli varam. Tas, ko es varētu piebilst, ja bijis ir reumatoīdais artrīts konstatēts, acīm redzot, cilvēkam ir sāpes, iespējams dot ir hormonu tablets, lai šīs sāpes vai iekaisumu mazinātu, kas papildi ir veicinājis to, kāpēc cilvēkam svars kāpis, kāpēc varbūt nevarēja vairs kustēties tik labi, un tādēļ svars ir nācis klāt. Un līdz ar to ir jāskatās, jā, varbūt ir šie te saldumi un ierobežoti vai gāzētie dzērieni un dažādi papildu, kas aiztur svaru vai aiztur ūdeni organismā, bet noteikti ir jāvēro, lai tas ir ārsta uzraudzībā un vēlreiz, lai katram ir sava pieeja, ka mēs nevaram viens pret vienu kopēt kāda cita cilvēka pieredzi. Katram ir citas slimības, cits ģimenes pamats, ģimenes anamnēzības stāsts, un katram jāpiemeklē, kas tieši viņam labāk derētu no visiem labajiem padomiem. Jā, paldies. Es domāju, ka mēs varētu raidījuma noslēgumā, es labprāt dzirdētu no jums, vai ir kādi jaunākie pētījumi par badošanos, varbūt ir kaut kādi jauni atklājumi, kas nejauši varbūt pavisam nonākš jūsu redzes lokā, bet ar ko jūs gribētu padalīties ar mūsu klausītājiem? Pašlaik ātrumā nevaru precizēt, joprojām ir pētījumi par to, vai varētu būt uzlabojums, iespējams kaut ko darīt onkoloģijas labā, bet kā Aleksejs pirms tam teica, ka ar cilvēkiem nav šādu pētījumu, un arī ar dzīvnieku pētījumi ir ļoti, ļoti virspusēji un nepārliecinoši, bet tā būtu ļoti, ļoti svarīgs virziens, ko mēs varētu palīdzēt vai atbalstīt papildu ķīmijterapijas, lai būtu vieglāk. Par pētījumiem vēl tas, ko es jau pieminēju agrāk šajā te ierakstā, ir par svara samazināšanas šis te nesenie precīzie dati, ka mazinot svaru par šiem te 5–10% ir iespējams uzlabot cukura diabētu, un par 10–15 mazinot ir pat iespējams diabēta remisiju panākt. Aleksej, vai tev nāk kāds pētījums prātā, ko tu gribētu pieminēt? Viens konkrētais varbūt nenāk, bet tas tendences kopējais šobrīd ir cenšas apkopot dažādas diētas, kaut kāda viena liela metaanalīze, lai saprastu, vai tiešām pieņems keto diēta, vai tāda diēta, vai cita diēta tiešām dod diezgan lielu efektu. Bet tā problēma ir tāda, ka, lai uztaisītu kvalitatīvu metaanalīzi, tiem pētījumiem, ko mēs tur iekļausim iekšā, viņiem jābūt diezgan līdzīgiem, pēc līdzīgiem kritērijiem, dizaina, būvētiem. Un tā ir lielākā bēda, ka tie pētījumi pārsvarā ir heterogēni, un tāpēc joprojām mums tas kaut kāds, tas īstais vektors vēl līdz galam neiezīmējās.
Un tāpēc tas jau vismaz, ko es pēdējiem gadiem skatījos, tur jau cenšas un tā sakombinēt, un citādāk sakombinēt, un tā tie rezultāti kaut kādi tādi mainīgi, svarstīgie. Vienīgais, ko mēs redzam tieši runājot par svara samazinājumu, ka ne tikai arī par cukuru diabetu, kur es pilnīgi piekritu, bet arī taukaina, hepatoze, kardioloģiskas lietas, ka tiešām svara samazināšanos varētu dot diezgan pozitīvu rezultātu, jo īpaši, ja mēs varētu to efektu iesaldēt un attiecīgi neveicināt, lai tas svars atgriezās. Bet taču visbiežāk piemin nevis badošanas kā tādas, bet tiešām adekvātu fizisku slodzi, aerobu slodzi, par ko jau ļoti daudz runā. Un tas ir viens no tiem, respektīvi, divas pozīcijas. Viena ēst, un respektīvi, teiksim, uzņemt tik daudz kaloriju, cik tu varētu reāli izterēt. Un otrs, kā mēs varam tas kalorijas izterēt, ja tomēr pārēdamies pa daudz, ja, ka tas ir, teiksim, aeroba slodze, kas varētu tiešām veicināt visu kopu vairāk organu sistēmu, labklājību un veselību. Varu papildināt, pilnīgi piekrītu. Tas ļoti labi, ka Aleksejs aizskāra šobrīd beigās to lietu, ka aeroba fiziska slodze un miegs. Par to ir tagad pēdējie pētījumi, kam ir iespējams pat daudz lielāka loma nekā tikai visām medicīniskajām medikamentu terapijām, bet tieši kvalitatīva, pareiza vadīta fiziska slodze kombinēta ar miegu, atpūtas periodiem, kas daudz ko palīdz ar samazinātu kaloriju, ja mazāk uzņemtu kaloriju daudzumu, kopā kombinēti uzlabot mūsu labklājību un svara zudumu un ilgtermiņā veselību. Tas, ko es sadzirdēju no mūsu ekspertiem un arī no pieredzes stāsta, ir šī te kompleksā pieeja, ka nav tāda viena recepte, ka ir fiziskas kustības, ir mērenība, ir labs miegs, un varbūt jums ir vēl noslēgumā kādi ieteikumi. Faktiski cilvēkam jāieklausās sevi un jācenšas dzīvot balansā. Un balans te jau ne tikai ēšana, ne tikai arī fiziskas aktivitātes, bet arī tas atdzīvē, kurā mēs dzīvojam, jo tas arī varētu radīt papildus pārlieku stresu, kas gala rezultātā atsaucas mums uz divānā, uz leduskapja, jo šķīvis būs pārāk liels un pārāk pilns. Līdz ar to noteikti tas būtu jāpatur prātā un visu laiku jāseko līdzi savai veselībai, un viens no tiem variantiem, ko mēs varētu darīt, regulāras pārbaudes. Ja? Tas daudz neprasa laikā un daudz arī nemaksās. Sirsnīgs paldies jums par vērtīgajiem padomiem, par jūsu viedokli. Mēs ar Vinetu ceram, ka kādam spējām palīdzēt kopā šajā sarunā un tiekamies nākamajos raidījumos. Jā, sirsnīgs paldies! Jā. Paldies!